Sveiki, mani sauc Gustavs Melenbergs, un šobrīd mēs atrodamies Core terapijā, kur ikdienā mēs palīdzam cilvēkiem dzīvot brīvi no sāpēm un iegūt vai atjaunot spēju kustēties brīvi un efektīvi. Šodienas prezentācijā mēs parunāsim par gūžu krakšķēšanu. Tā ir visai izplatīta problēma, kas ir visai kaitinoša, taču par tās nopietnību ir nepieciešams izrunāt mazliet sīkākās detaļās. Visbiežāk cilvēki ar gūžu krakšķēšanu sastopās pildot vingrinājumus mājas apstākļos, un galvenokārt šī problēma pamostās, kad mēs guļam uz muguras, pildot dažādus kāju nolaišanas vai pacelšanas vingrinājumus. Ir svarīgi noteikt, vai gūžas krakšķēšana notiek rotācijā vai abdukcijā, jeb kustībā uz sāniem, kad mēs guļam uz sāniem un veicam kaut kādas kājas kustības, vai arī pat taisnot ceļot kāju augšā lejā. Nosakot mehānismu, kādā veidā notiek šī gūžas krakšķēšana, mēs noteiksim, vai problēmas avots ir tensora fascija lati muskuļi vai sēžas muskuļi, vai arī galvenais gūžas locītavas saliecēja muskulis iliopsoas, un tas rada disbalansu visā iegurnī. Lai pildītu šo programmu, jums nav perfekti jāsaprot, kurš muskulis ir saīsināts, kurš ir pagarināts. Mēs vairāk strādāsim ar kustību paterniem, jeb kustību sekvencēm, pildot vingrinājumus pareizā manierē, izskaidrojot katras kustības mehānismus. Un koncepts ir ļoti vienkāršs. Ja mēs izpildām kustības sekvences pareizā secībā, tad muskuļi pārlieku nesaīsinās vai nepagarinās, bet tie mīja darbojās savstarpēji, tādā veidā saglabājot to elastību, kāda ir paredzēta ķermenī. Šis kurs tālāk ilustrēs un paskaidros veidus, kā izlabot šos kustību paternus brīžos, kad jūs pildat šos vingrinājumus vai arī veicat ikdienišķas darbības. Gūžu krakšķēšana tradicionāli nav problēma, ko būtu absolūti nepieciešams adresēt. Ja krakšķēšana nav sāpīga, tad šī ir vairāk traucējoša nekā veselībai bīstama problēma. Taču es gribētu jūs aicināt savu personīgo latiņu nelaist pārāk zemu. Ja gūžas krakšķis, tas tomēr liecina par to, ka kaut kas šajā zonā nav balansā. Un šo problēmu ļoti vēlams būtu adresēt pirms jau ir par vēlu un ir izveidojusies kaut kāda veida cīpslu kalcifikācija vai pat sāpju sindroms. Tāpēc sako norādītajai saitei, lai iegādātos vingrinājumu programmu, lai beidzot adresētu šo problēmu pa īstam un tiekamies jau pirmajā praktiskajā nodarbībā.